Cienījamie skatītāji, pateicamies, ka esat ieradušies būt kopā ar mums. Aicinājums un lūgums izslēgt savus mobilos tālruņus. Izrādes laikā fotografējam un filmējam tikai ar acīm un ausīm, kā arī paliekam savās vietās un apkārt nestaigājam. Paldies un patīkamu piedzīvojumu! Šis sasodītie 10 gadus trakls ir bijis tik īsts, nekādu vārdu tā. Es esmu krastā noskatos kā plospat, prom es paliks iedrukties savienos aizmīgu. Un man sajā tā dzīve, tam visam vēl tās līdz, cik var runāt paši par sevi. Valoda rostās rokas strīd. Tu sasodīties puiku, vienreiz vai tu plīt malā, tu manām problēmām, vēl ir problēma klāt, tikai tu pašā galā. Pēc polu tu skaties, nu ko tu redzēs pašam vienā, tie laiks, tie puisīt, neko tu neroslēgs. Runājos ar tevi, nu ko tad tā pulsai kā krūpūt norīs, kur ir palicis ielēs pālamu? Nu, kad tu beidzot beigs kārtas neizdibināmā kalnā, atradīs pats sev un spēc nevajadzīgo mūsarīt mēs stārā. Tas, kam tu turies pakaļ, jau tagad tev pārāk pārāk maksā, te iztev pārto, no kakals aiz par strīķi kaklā. Šis ir mūsu laiks, prālīgi vietos, kā skrēķis, mēs esam gatavi reģot stādī. Un es jūtu pavasāri, tas kalpo kā signos dienās, kad rētāk uzspīd savu stādī. Mūsu laiks, prālīgi vietos, kā skrēķis, mēs esam gatavi reģot stādī. Un es jūtu pavasāri, tas kalpo kā signos dienās, kad rētāk uzspīd savu stādī. Tu 15, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaisa, vēl nedodies prom, pietulību lēnām piesokāt šņauts un beigās iztukšo. Bet kā tu dodies ceļā, paņem daļu no manas līdz, tur man kārtība kā kompas līdz bezsamaņā krīt. Tā ir savs stāsts līdz galam, pa īstam kā tīkotrās reizes, var jau nebūt, kad šāds līdz malām kausā līdz, bet te...
Un par to vēl prēmijas taļa trīskāršā apmērā. Tu daudz nespēries. Uzliks tev vēl progresīvo nodokli par likumiem, par spirināšanos, par nabadzību. Tagad ir jāpieņem nepopulāri lēmumi. Tas jau vēl nav viss, kukainīt. Kas būs tālāk? To mēs vēl redzēsim. Nu, es tam mēs tam pastrādājuši. Derētu arī kaut ko iebaldīt. Ak, Lauliņu gribi. Tu neko neesi ēdis. Nē. Labāk nesaprati. Mēs baudīsim kultūru! Mēs visi meklējam debesu puses. Bet, kad atrodam, saprotam, tās ir nemierīgas, mainīgas, reizes spēcīgas un maigas. Katra manas mīlestības debesu pusi ir atstājusi savas pēdas manī. Manā balsī un manā sirdī. Sakiet, vai mīlestībā var sadegt? Tu atnāci kā rīta saule agri, tik agri, ka nebiju gatava. Un bērns. Bet tu biji tikai mirklis, kas uzliesmoja un tikpat ātri izdzisa. Bet rīta gaisma palika. Tu biji mana mūzika, mans mūža duets. Viktor, tu liki man skanēt un starot spožāk. Bet rietumu vēji ir stipri. Un tie aizpūta. Tu biji mana uguns. Bet es nebaidījos. Jā, uguns. Bet siltums var sadezināt, ja tam pieskaras par ilgu, vai ne? Mūsu dēls ir mans ankurs. Paldies tev par viņu, Valērija. Tu biji mana ziema, bet es nebaidījos. Tu dejoji mēnesis gaismā un beidzot devi man meitiņu tik ilgi gaidīto. Un lai gan šī ziema šita mūžīga, es tomēr ticēju. Varbūt reiz nāks jauns pavasars.
cīnās un pinās ar visu, kas izstroja kaut nedaudz cerību. Mīlestības dēļ es kļuvu tik dūla, ka saistīju savu dzīvi ar savai būtībai gluži svešiem cilvēkiem. Un man reiz teica, nora, tu sadegsi savā mīlestībā. Un tā jau arī bija. Tomēr manās dzīves debesīs nav tikai šie 4 vīri. Esmu es pati. Mana balss, kas nepazūd. Un dziesma. Dziesma nekad nebeidzas. Dziesma nekad nesadeg. Nepalikt vienai tumsā, avot aplaustā smert, tik daudzi grib, tik daudzi lūg. Dzīvība saldī sapot, kāvējies brīdi vēl, tik daudzi. Jūs bieži mēdz aizsapņoties. Jūs jautāsiet, kur es tā domās, ka vejos, kamēr neesmu kopā ar jums. Sapņoju un iztēlojos, kā man gribās jaunu iedvesmas nodarbošanos. Pārdomās sen jau mani bija tāda sajūta, ka šuj. Vispār nekad to neesmu darījusi, nu tik cik, ne, vispār neesmu darījusi. Tā vienšai sajūta, ka šur. Jā, izlēms, jāpamēģina. Vecmāmiņa šumašīna, viņas jaunības šumašīna. Nu nav nekādi lielā šuvēja, nu teikt, cik vecēm atšūt kādu bikšu galu vai sašūt izirušu vīli. Nu, bet tagad te tā ir. Cik labi, ka man pietika prāta viņu neizmest. Un ziniet, ko tas nozīmē? Man tagad ir pašai sava šīmašīna. Šī ir vērtība ar manu dzimtes stāstu. Vajag, nevajag. Cik tas šī labāk un interesantāk? Kam vajadzēs manus šuvumus? Jūs pazīstat šo dzīves fāzi? Bailes, šaubas. Kam to vajag? Vecmāmiņa teikt, Davids veido darītāju. Es to sevī dzirdu, ieklausos un sekoju. Cik labi, ka Tonim es aizlaidu draudzenē līdz uz viņas seju vēsturiskajā mājā.
histērisks piedzīvojums. Kamēr viņi tur staigāja pa istabām, es dzirdēju, kā čīkstoši skaļi atverās skapja durvis. Es klusi piegāju klāt un ieraugu tur kungu uzvalks un žaklis. Pirmajā mirkli likās kā īsts vīru koris. Viedums bija jūtams viņu putekļos, ko apspīdēja sauli caur saplēstā stikla logu. Man patīk iztēloties, kas valkās šīs žaklis. Kāds angļu džentelmenis ar dalmāciju, kad pastaigā pa parku. Kas tad ne? Vai ierēdnis ar baltu iestīvinātu apkaklīti. Bankas darbinieks steidzas uz darbu. Visas žaklis ir ap stāstu. Un kāds tur prikols nopirkt 100 žaklis lētā ķīniešu internetu veikalā. Jūs varat atļauties kaut ko vairāk par pelētu meitenību. Jūs varat atļauties pelētu žaketīti ar putukrēju un reizēm ar mežģīnu putukrēju. Nu, pasakiet, kam jums žakete bez stāsta? Es bieži ceļoju un fotografēju. Man ļoti patīk vērot cilvēkus. Viņi ģenerēja kā parasti. Kad ieskatos vērīgā, tā kā gribēju. Viņos ir tāda brīnumsvecība, kas tā kā dod kaut kādu vau. Bet viņi to nedzīvo. Abo tad, kad es aizbraukšu ceļojumā, tad man es uzvilkšu visas savas štātas. Bet, kad īstais laiks katra ir? Tagad. Man ir pilnīgi pie vienas vietas, ko jūs par mani domājiet, kādas jums. Man ir svarīgi, ko par mani domās mani bērni, mazbērni. Tas man ir galvenais jautājums. Un tad es arī domāju, kā viņiem patiks tas, ko es darīšu. Es jau arī vienmēr bērniem saku, dzīvi nodzīvot ir ļoti viegli, ļoti viegli. Tikai jāievēro pie noteikumi, kas ir nezodz, nemelo, dar ko solījis. Nu, tās ir tās lietas, kas skaidrs ir katram. Bet iziet to pārbaudīt, jā, vai ne? Nu, teiksim, kā pie tur. Čals saka, nu, davai, aizej uz to veikalu, aplaupam veikalu, būs tev vārds, būs tev saldējums, viss ļaun. Viņam rakstura nav, un viņš iet, vai ne? Man Siguldas pusē, te ir īpašums, te vadās, un tur ir tāds skaists klintis, jā, es tur ķeblīšus esmu nolicis, jā, man tur patīk pasēdēt, padomāt. Cilvēkiem tur ļoti patīk, man arī. Un galvenais, ko es domāju tur? Un galvenais, ka tā ir taisnība. Mēs dzīvojam ļoti skaistā valstī. Mums ir ļoti skaisti cilvēki. Un mums ir daba. Un mums ir 4 gada laiki, kas nevienam nav. Nu, tad tas izpaužās tādā
man garo, vai ne? Nu, kur tur jūra, mešs, ja? Es jums pateikšu atklāt, 2008. gadā es aizbraucu, kad man sagāja grīstē ar tiem valdības večiem, ja? Nu, es aizbraucu uz Austrāliju dzīvot. Pārdevu māju, paņēmu visu savu ģimeni. Aizbraucu. Nevar. Es jums godīgi pateikšu, kāpēc es 2008. gadā pārdevu biznesu. Man bija kā 3 lieli projekti ar kazakiem, ar ukraiņiem, ar krieviem, un es vērsos pie tā laika valdības. Tajā laikā bija Krasniņš, bija Šķēle, un viņi man paprasīja 2 miljonu kutkulu. Es nevaru, man pārņēma tādas dusmas. Man bija tāds, es neesmu vajadzīgs. Es nevienam neesmu vajadzīgs. Nospļāvos, pie vēlna, paņemšu brīvu. Ne nu Latvijas apvainojos, bet to valdību pusē. Un aizbraucu. Es esmu piedzīvojis bandītismu, reketa laikus, viss, kas tajā laikā gāja, tas gāja, vai ne? Kas gāja, tas gāja savu. Es nevienam nekad neesmu pārgājis pār ceļu pāri. Ja es ieju biznesam, un kāds jau ir priekšā, es pāju malā. Es vienkārši pāju malā. Bet ja es uzsāku, es ar zobiem turēšos, un ja vajadzēs, tad arī mēģināšu viņu iznīcināt. Un man ir pilnīgi pie vienas vietas. Ko jūs par mani domājat? Sveicināti! Cik jūsu ir daudz! Esmu pateicīga, ka esat ieradušies uz manu dzejas vakaru tik kuplā skaitā. Labprāt ar jums aprunāšos. Esmu gatava padalīties un varbūt arī nedaudz atklāties. Vienreiz mūžā gandrīz katrs cilvēks savos 11 gados tad uzrakstījis kaut vienu dzejoli. Nu, ir taču tā. Klausītāji, nu paceliet roku lūdzu, kuram ir kaut viens savs dzejolis. Nu re. Arī es 11 gados uzrakstīju vienu dzejoli, bet pēc tam vairs nerakstīju, jo tas man likās par grūtu. Man bija tāda pārliecība, ka dzejnieki raksta no iedvesmas, un tā iedvesma nāk kaut kur no debesīm un čukst ausī vārdus. Bet pie manis tāda iedvesma nekad neatnāca.
rakstīšanu es atmetu uz ilgu laiku. Un atsāku tikai savos 28. Kad strādājot ģemeru kurortu sanatorijā, es pēkšņi ieraudzīju, ka rakstnieki nemaz negaida nekādu iedvesmu no debesīm, bet vienkārši apsēžas un raksta. Un es tā savā naivumā padomāju, ja arī es tā nopūlētos, varbūt arī man kas sanāktu. Kā tev pie manis atnāk? Tu vēlies, lai ceļu tev stāstu. Nāc tāpat, nāc bez ceļa. Ceļi nav tie, kas ved tuvāk. Vai garām trim zvaigznēm, kas tavā logā raugās, pagrūt nost greizos ratus, aiz tiem zied sarkana puķe. Pagaidi, kamēr tā nosiet un dodies pa kreisi uz rudens pusi gar pirmo celteno bērzu. Pie otrā pagaidi brīdi, palīdzi labām nobert, apsec tūpju dobi un dodies tālāk bez ceļa. Ceļi nav tie, kas ved tuvāk. Bērni! Man patīk pastaigāties ar bērniem. Dažreiz klusējot, jo tas sasaista visvairāk. No kādas pastaigas mans dēliņš atnesa man cerību zaru. Es jautāju, un laimes ir šajos cerījumos, Mikulīte? Un jūs zināt, kāda laime ir cerījumos? Ar 5 ziedlapiņām, vismaz ar 5 ziedlapiņām. Un mēs abi meklējām laimi ceļos. Laime tā vis rokās nedodās. Laime ir jāmeklē. Tāpat kā īstie vārdi dzejojos. Valva, valva, mazais lauva, taisi acis ciet, arī saule sildītāja jau pie miera iet. Un kas to varēja iedomāties, ka kādreiz mani dzejas vārdi ieskanēsies mūzikā? Skaties uz mani,
Mīļie, esam satikušies, lai pārskatītu savas dzīves instrumentu. Sev un Dievņa par prieku sargājiet savu ķermeni. Ko tur teica? Sievišķību vajag, personību vajag attīstīt. Būs. Elpa, tas ir pavadiens, ar kuru mēs vispār turamies pie dzīves. Jā, par to es esmu pilnīgi pārliecināta. Tāpēc elpojiet dziļi. Tas smirdot viņiem. Labāk būtu savus pārsmiņķētos ģīmus piesarguši, kā saka. Citādi beigtai zivī acis sprāgs laukā. Nu, vot, iedeva man kaut kādu ziepīti. Nu, tā ir smagu mazināšanai. Vot, nu, pamēģināju. Vot, pamēģināju. Vot, jei Bogu, tā, mēģināju. Kaputa šķīda pa gaisu. Bet tā ziepīte smirdēja pēc manis. Jā, esmu mazliet bērnišķīga. Un daudz sapņoju. Un, kad atsaties pret saviem sapņu griestiem, tu sāc riepties pats sev. Un tad tu saproti, ka savus sapņus vajag īstenot. Tā vajag īstenot, lai mēs katrs spētu celt savu paradīzi elles priekškambarī, lai katrs spētu vīt, līgstu kraujas malā. Nu, bija man viens tāds mīlnieks. Nu, teica, vat, izbijis jūrnieks esot. Teica, es esot liela, viņaina. Pēc zivī možot. Nu, vat, pākuģoja bišķīt uz manis. Inotinās. Nokāsa savus ikrus manī. Ir pazuda. Dzīves vētrās, kaut ir visa gaļiņa ūdenī. Jā, bet man sajūt kā greizos poguļu karavalstī, kur daži jūtas pārāk par citiem. Jautājums. Kā tad vispār nosargāt to cilvēciskos bastionus? Atbildi. Atbildi ir tikai viena. Rakstiet savas dzīves dienas grāmatu. Doktors teica, dejot vajagā, dejot vajagā. Dariet to, dariet, tā lai dzīve nepaiet bez pēdām. Paps teica, es dusmoties nedrīkstu. Citādi krūnciņas parādīsies. Nu, vot te, redziet? Un tu atkal ieraugi to gaisu, to atmosfēru, tos cilvēkus, ar kuriem kādreiz jau viss bijis kopā. Un sajūta ir brīnišķīga. Tā ir lieliska dāvana. Tā tava dzīve netiek aizsaucīta prom. Tev paliek atmiņas par laiku.
mākslinieki ir kuku. Mēs visi esam mākslinieki. Kad pakāpjos Vidzemes pakalnos, debesis liekas tik tuvu, ka gribas paņemt balto mākoni, ietīties tajā un sapņot. Bet tā uguns, kas manī modusies, sauc mani tālāk. Manī jau ir tik daudz visa kā, ka vajag vairākas dzīves, lai to visu izdzīvotu. Man vajag teātri. Un es esmu teātrī. Un es dzīvoju daudzās dzīves. Un es mīlu gan skaisti un laimīgi, gan netik laimīgi, gan pavisam sāpīgi. Uz skatuves un dzīvē tāpat. Nu, ko dod panākumi, ja cilvēku īsti laimīgu dara tikai mīlestībā? Kad aizvērts priekškārs, man tik ļoti gribas, lai sākas īstā izrāde. Nu, tā par divu būtņu satikšanos, kas piedzīvo mīlestības brīnumu. Bet šī izrāde arvien biežāk ir atcelta. Es zinu tikai to, ka ja kāds neprot ieraudzīt acu skatienā, nespēj saklausīt, kas slēpjas aiz vārda un sajust žesta patieso siltumu, tad tāds, lai iet pie velna. Un mīlestība, lai iet pie velna, ja tā nav spējīga izdarīt tā, lai tie, kas to meklē, to arī iepazītu. Es sen meklēju to vienīgo, to stipro un ļoti mīlošo, kas spēj nodzēst ugunsgrēku mani pašu neiznīcinot. Tāpēc pēdējā laikā mana dzīve nav visai teicama. Man nekad nav bijis ne stingrības, ne pašpaļāvības. Un vājajiem jau ir jāizpelnās stipro cilvēku labvēlību. Mums ir jābūt pārvadīnošām, jāviedz, jākvēlo, jārada acu mirklīga burvība, lai samaksātu par patvērumu. Un jāuzliek papīru lukturīšas puldzēm, jo es jau pamazām novīstu. Mani arvien vairāk un biežāk nāc bailes. Bailes no vientulības, bailes, ka neviens mani nemīlēs. Un es te nerunāju par aktrisi. Es runāju par sievieti. Par sievieti.
zem baltajiem apliņiem un dārzā. Man ļoti patīk ravēt. Es rauju nezāles, aiz manis paliek tīras vagas, bet dusmas no dvēseles izraut es nevaru. Tās sveloši dursta mani un neliek man mieru. Un tad man atkal jāatvēlos skatuves. Un jāsadeg. Bez tās liesmas manī ne ar ko vairs nav nodzēšamas, un es jūtos kā tādā karuselī. Skatuve, mīlestība, prieks, sāpes, gaisma, tumsa, gaisma, tumsa. Un es jūtos kā tādā vecā būtā. Baznīcu gribas! Esmu bijusi atkarīga no svešu cilvēku lepnības. Bezgalīgi pateicīgs. Kam? Tai 16-gadīgajai prostitūtai, kura ar kārtējo savu klientu un es piedzinu. Paldies viņiem! Kāds prieks man jūs visus redzēt. Jūs esat vienkārši kolosāli satriecoši, pasakāji, neaizmirstami cilvēki. Man ir liels gods būt kopā ar jums. Ziniet, kas tas tikko bija? Tā bija liekulība. Atklāta liekulība. Visapkārt liekulība. It īpaši tad, kad saka, ka klausās. Bet neviens neklausās. Ne rādinieks, ne draugs, ne paziņa. Izņemot tikai tad, kad ir bail. Kad ir bail pazaudēt savu godu, cieņu, lepnumu, savu dzīves līmeni, savu dzīves prieku, bet visu uzmanīgāk. Visu rūpīgāk klausās. Tad, kad bail pazaudēt ir savu dzīvi. Jā. Tagad es pilnīgi jūtu, kā jūs sākat manī klausīties. To pilnīgi var izbaudīt. Ak, jā, pareizi. Kā es varēju aizmirst? Vēl ir arī mīlestība. Tās kvēlās jūtas, dēļ kurām viens cilvēks, dēļ otra cilvēka ir gatavs uz visu. Uz pilnīgi visu. Pat klausīties viņam. Un ne tikai klausīties, bet arī dzirdēt. Bet tas ir tikai līdz tam brīdim. Tikai līdz tam brīdim, kad pāriet tā ķīmija. Un tad pārņem nožēlu. Nožēlu par katru iztērēto sekundi dēļ viņam.
Dēļ tā cilvēku, kurš vairs tev neko, pilnīgi neko vairs nenozīmē. Jā, vienaldzība ir pilnīgi visur, pilnīgi. Pat tagad, kad es ar jums runāju, jums taču ir pilnīgi nosprauties par mani. Jums ir pilnīgi vienalga. Visiem! Kā es to sapratu? Kā es tiku tik tālu? Kādu laiku atpakaļ nopirku mačeti. Kvalitatīvu mačeti, izturīgu. Un nakts vidū pieķēru sevi rakstot sarakstu ar cilvēku vārdiem. Un jau savā galvā jau redzēju, kā es ar to mačeti eju par to sarakstu. Un mani pārņēma panika. Es no paša rīta jau zvanīju pašvaldībai un prasīju, ko darīt. Man brauc jums. Un pašvaldības darbiniece man iedeva psiholoģijas telefona numuru. Es uzreiz zvanīju psiholoģijai un sāku stāstīt, ka man ir problēmas, ka man prātā nāk tādas domas, ka es varu kļūt bīstam. Sev un apkārtējiem un psiholoģi man atbildēja. Atvainojiet, bet mēs palīdzam tikai nelabvēlīgām ģimenēm. Tikai nelabvēlīgām ģimenēm! Ko tas nozīmē? Man jāapredz kaut kāda sieviete, jāpiekauj viņa. Un tikai tad jūs man palīdzēsiet. Ar to saruna, protams, arī beidzās. Ziniet, brīžos, kad ziņās stāsta, ka kāds ir nogalinājis 2, 4, 6, 10, 20, 30 cilvēkus, man kļūst ārprātīgi viņa žēl. Man kļūst nenormāli viņa žēl, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņš meklēja palīdzību, ka viņš lūdzās pēc palīdzības, varbūt pat ceļos krīstams lūdzās. Un viņam atbildēja. Protams, ka es palīdzu. Protams. Bet ne šeit. Bet kāda tam nozīme, vai ne? Tam absolūti nav nekādas nozīmes. Absolūti nekādas. Jo man taču ir mačete. Mačete un saraksts.
Tas paiet tā, bet, ja tu sēdi ar pliku piparus krāsnes, tas ir ilgi. Nu, viņa ir liela māksliniece, ar dikti labu humoru tēlu, stāvzrāds, un stāra te ir viņas ikdienas darbs. Viņas personībā ir jauda, spēks un īsts latvietības krāsa.
mīlēti. Es nekad nebeigšu sacīt. Mūsdienās sievietes ģērbjās kā klauni. Vai kā mazi bērni. Viņas rīkojas muļķīgi. Jo vīriešiem taču nepatīk 10-gadīgs kuķēni. Un tiem, kuriem tādu patīk, tad tos tāpat pēc tam nožņaudas. Jā. Es esmu likteņrīgs. Lai kas ieradies, lai veiktu nepieciešamās tīrīšanas operācijas. Vai jūs esat redzējuši lidmašīnu ar liekām detaļām? Nu, vērtēšu. Radot savas kolekcijas, es domāju par lidmašīnām. Nē, nekas netop, kur liekā viss rodās dusmās. Varbūt vienīgi viss dēļ laimīgas. Un tad arī atcerieties, ka pievilcība ir vesela zinātne. Daba jums 20 gados dod sevi. Dzīve to izmodelē ap 30 gadiem. Bet 50 gados jums tā ir tāda, kādas tam bijis. Skaistums ir jūsu ierocis. Savukārt nodrība ir jūsu elegants. Jā. Un ja pienāk tā diena, kad jūs pārmākas bēdas, jums nekā un neviena vairs nebūs, tad ziniet, jums tomēr būs kāds, pie kura durvīm vienmēr varēsiet klauvēt. Darbs. Es neesmu inženieris. Es neesmu arī dizainers. Es esmu stāstnieks. Un šis būs stāsts par to, kā es mūžu.
Satiku viņu vienreiz mūžā. Pateicu, paldies. Paldies, ka nekļuvu par apu. Jā. Nekā cita, ko teikt, man viņai nebija. Savu tēvu nesaka. Viņš arī man nemeklēja. Nu jā, arī es šajā ziņā nebija ideāls. Es biju, kā jūs, cilvēks. Cilvēks, kurš mainīja pasauli. Lai gan ja pats joprojām meklēja vietu tajā. Jā, ziniet, man nepatīk cilvēki, kur pielāgojas. Es pats nekad neesmu gribējis būt tikai par vienu no miljoniem. Es gribēju sapurināt pasauli, izmainīt to. Vai tas ir pareizi? Kas to lai tagad var pateikt, bet vienu gan es zināju. Neviens cits manā vietā mans idejas neuzbūvēs. Ja es tās nepaturēšu dzīves sevī. Nē. Tikai tie, kas ir pietiekami traki, lai domātu, ka var mainīt pasauli, patiešām to arī maina. Jā, tas sākās arī pavisam maz varētu šķist. Tā ir nekas, bet tad es tā devu savu enerģiju, savu laiku, savu sirdi, dažreiz savu dvēseli. Bija dvēseli. Es zaudēju daudz draugus, ģimeni. Nu jā, arī pats sevi. Bet man bija viena apsēstība. Man bija viena apsēstība radīt. Viņa teica, tas nav iespējams, to nevienam nevajadzēs, tas ir pārāk dārgi, pārāk sarežģīti, neviens to nenovērtēs. Un jūs zināt, ko es viņam teicu. Ko es viņam atbildēju? Es viņus, protams, neklausīju. Inovācija! Inovācija! Atšķir līderi no sekotāja. Perfekcija! Perfekcija ir vienīgais, ko es pieņemu. Ne vairāk, ne mazāk. Nav pietiekami labi. Pārtaisiet! Atkal un atkal un atkal! Un kāds ir tavs pienesums? Kāds ir tavs pienesums? Tu esi atnācis šeit vērot vai radīt? Zini, vērotājs un sekotājs izspēlē. Mēs šeit mainām pasauli. Ja tu neesi gatavs asiņot 7 kompānijas krāsās, tad tur ir durvis. Netērēsim man, savu un jūsu labu. Un tad es turēju to savās rokās un es sapratu, pasaule nekad vairs nebūs tāda kā agrāk. Es cilvēkiem devu ne tikai instrumentu. Es devu jaunu prāta darbības veidu.
kā viņi dzīvo, strādā, sazinās, šķirās, mīli. Jā. Es domāju, ka es varu kontrolēt visu. Kad man atklāja slimību, es sev teicu, es spēšu to pārveidot, kontrolēt. Vēsts. Tas ir kā dizains, kārtējs dizains, kas vienkārši jāuzlabo. Es gribēju ticēt, ka alternatīvā medicīna, meditācijas, diēta, ka tas viss strādās. Kāpēc? Tāpēc, ka es tā izlēmu. Līdz šim tas tā strādāja. Jo es biju radītājs. Es biju radītājs, kurš lika pasaulē, realitātei pielāgoties man. Jā. Bet liktenim bija citi plāni. Un es sapratu, ka patiesais spēks nav kontrolē. Tas ir apziņā, sapratnē, ka mēs visi esam ievainojami. Visi esam mirstīgi, un ka pat tad, kad mēs cenšamies mainīt pasauli, mēs sekojam liktenim, nevis otrādi. Jā, ziniet, apziņa, ka es miršu, man ir palīdzējusi pieņemt labākos un nozīmīgākos lēmumus manā dzīvē. Jo tā brīdī, kad tu pieņem lēmumu, tu nezini, kur tas tev aizvedīs. Jo, saprotiet, mēs punktus nevaram savienot skatoties nākotnē. Mēs varam to izdarīt tikai skatoties pagātnē. Un šajā brīdī mums ir jāuzticas. Mums ir jāuzticas, ka nākotnē šie punkti savienosies. Jā. Un varbūt tas arī ir stāsts, ko es gribu jums atstāt. Radiet. Radiet, kamēr esat šeit. Ja mūsu radītājs ir mūžīgs, jā, mūžīgs sasniegums. Lai tur galā savienojam tos punktus,